Čau! Pirms kāda laika mūsu raidījumā viesojās Elīza un Pāvels, divi no festivāla Cita vide organizatoriem. Šodien ir 1. septembris, un tas nozīmē to, ka norit jau festivāla 2. diena. Tāpēc braucam uz Citu vidi! Tā ir ar apmeklētājiem. Daudz cilvēku nāk, un vakardien atnāca vairāk, šodien nāk vairāk. Vakardien atnāca vairāk, šodien vēl nenāk. Bet, gan jau nāks viss kārtībā, bet diezgan daudz. Īstenībā es nebiju gaidījusi, ka būs tik daudz. Un uz vietas tieši pirka biļetes vairāk vai iepriekš pārdošanās? Nē, iepriekš pārdošanā ļoti daudz, bet īstenībā uz vietas arī diezgan ir sarūpēts, arī pārdots. Un naktī mūs pārsteidza nejauki laikapstākļi. Vai tas cilvēkus sabiedēja, vai tomēr turās visi? Nē, tas bija uz nakts otro pusi, tad jau visi atnākuši, atpakaļ ceļa nav. Un, nekur jau neskrēja, tāpat tās. Nezinu, cikos naktī sākās lietas, neatceros, bet principā līdz tam laikam bija ļoti labs laiks, tāpēc nekāda problēma. Nu, kādi pareģojumi šodienai? Kāds būs laiks? Viss kā viss rādās? Es gaidu sauli, neko nezinu, es gaidu sauli. Lietaini. Vakar bija labāk, jo vakar bija labāks laiks. Maz cilvēki. Visi aizbrauc šorīt. Bet jūs laikapstākļi nebiedēja, skatojos? Ne īpaši, jā. Mēs nebaidamies. Mūsu skurps no vakardienas un visādas līdlens. Baigi interesanti, jā. Vai šis jums ir pirmais festivāls šovasar? Nē. Čau, kā tevi sauc? Mani sauc Marta. Un es redzu, tev ir ļoti skaists tērps. Atbilstoši tev tikai pastāsti, kas tu esi? Es esmu Vimba. Kā tu izvēlējies tērpu? Kur tu tādu dabūji? Es aizņēmos viņu. Un kā tev festivāls? Ir urbānais mežs? Nav? Laikapstākļi ļoti nodod visu. Un arī tas, kad ir īstenībā rudens. Ja festivāls būtu tā kā vasarā, tad būtu daudz labāk. Tas laiks vienkārši, negribas ko darīt īsti. Laika dēļ. Redz, ka jūs vācat telti nost, tad jūs projām? Mēs prom, jā. Un no kurienes jūs atbraukuši? No Rīgas. Bet kā jūs vērtējat festivālu neatkarīgi? Ja izslēdzam laikapstākļu faktoru, kā viss pārējais? Tā jau it kā ir izdomāts, viss labi ļoti. Tas grupas arī ir diezgan normāls. Bet, laikapstākļi galīgi viss nav. Un, ja nākamgad spīdēs saule, vajag šādu festivālu? Ja viņš nebūs rudenī, jā, noteikti. Nevajag viņu taisīt pēdējā vasaras nedēļā. Vajag kaut kad vasaras vidu vai pašā vasaras sākumā. Stāstiet, kā ar laikapstākļiem, vai nesabiedēja jūs lietus, vai telts nav slapie, paši esat sausi? Mums telts ir pārslapie. Mums telti ir milzīgi tēļi. Bet nekas, tas ir festivāls. Tā kā var pārdzīvot 2 dienas. Un vai šis ir pirmais festivāls jums šovasar? Nē. Neiesim jau reklamēt citus festivālus. Un kā jūs uzzinājāt par šo festivālu, kā jūs nolēmāt braukt šajien? Ieteica pazīstam cilvēku. Jā. Redzēju internetā kaut kādu reklāmu. Jūs esat no kaut kurienes tālienes? Jā, no Rīgas. Rīga. Un kā jūs vērtējat festivālu pirmo gadu tas notiek? Godīgi. Es labāk neteikšu. Bet nav tik traki, nezinu, prasītos tā kā. Prasītos vairāk mūzikas arī pa dienu. Un arī kaut kā lai būs sārunizēts kaut kā vairāk, nezinu, kaut kas pietrūkst. Tā nav tik traki. Bet ir tāds interesants aktivitātes, kas varbūt to atspēko kaut kādā ziņā. Pirmā reize. Priekš pirmais reize ļoti labi. Festivālā Cita vide ir 2 skatuves – elektroniskās mūzikas skatuve un lielā skatuve, tāpēc dosimies pie mūziķiem aprunāties, kādas viņu sajūtas spēlējot festivālos. Kas tu esi stāsti? Protikona Būreni no Madonas dziļiem mežiem jau. Šovakar uzstāsies, kādas sajūtas? Lielisks, fantastisks, brīnišķīgs. Kā tu nonāci festivālā Cita vide? Ar automašīnu. Un kas tevi uzaicināja vai pats pieteicies spēlēt? Priekšnieks Pāvels jau. Vai šis ir tevs pirmais festivāls šovasar, kur tu spēlē? Jā.
Un vispār dzīvē pirmais festivāls? Bet šos ir pirmais un pēdējais. Un kā tev patīk festivālos spēlēt? Tas ir citādāk? Festivālos, jā, nepatīk īpaši spēlēt. Kāpēc? Tāpēc, ka mītras visu laiku un slapjas kājas paliek un dzelži paliek slapji, tur viss kaut kas tāds un salūst. Jo tāds mašīna ar alu apliet visu, zin kā. Un ja tu nespēlē festivāls, pats apmeklē? Nē. Arī nē? Slapjās kājas tevi tomēr biedē. Nu, stāstiet, kādas jums ir sajūtas, ir festivāla otrā diena, kā aizvadīta nakts, kā iesākta šī diena? Nogurums un vēlreiz nogurums, bet nav nemaz tik traki. Neskatoties to, kad līst nelielas lietas un bišķiņ pavēsi, forši pozitīvi. Visi mūziķi spēlē, viss skan, viss kārtībā. Vakar bija, kā vakar bija. Vakar bija smagi, bet bija forši koncerts, bija labas grupas. Man pašam patika ļoti, jā. Tas, tā. Elīze? Es uzskatu, ka pirmās ugunskristības ir izietas, un tagad šodien jau ir pilnīgākais miers. Uz visu skatos lietas, man vispār liekas ļoti jauks, atvēsinošs moments. Tām ugunskristībām tieši kā uguns un ūdens, jā. Un baigi forši ļoti liela pieredze ir iegūta. Apgūju ļoti daudz lietas, kuras es nebiju plānojis apgūt, par tehniku, piemēram, vēl kaut ko. Jā, es domāju, ļoti vērtīgi, viss forši man patīk. Un vai ir bijuši daudz nobīdes no paredzētā plāna, vai pēdējā brīdī ir bijuši varbūt kaut kas vēl vakar sagriezās kājām gaisā? Vakar pašā sākumā bija problēmas ar skaņu, un programma ievilkās uz stundu vēlāk. Bet tas, principā, pat bija vairāk kā pluss, es domāju, jo cilvēki sāka nākt vakaru, es neatceros tagad, cik tas bija. 10, 11, 12, tad bija, un vēlāk tad bija viskarstākais laiks, tā kā tas viņam. Tā kā bija, jā, kaut kas tāds gadījies, bet tas bija kā plus vairāk, es domāju. Un jā, par apmeklētājiem, kā ir ar apmeklētājiem? Ir tik, cik cerēts, vai varbūt vairāk? Ir, man liekas. Man liekas, ka tieši tik, cik bet bija vēl neskaitījām vēl, bet ir, jā. Labi, tagad vēl, vakar arī ap šito laiku bija vēl tā pašķidris, bet es domāju, ka bišķiņ tuvāk nāks. Mēs izgājām uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Un mums šeit ir, kā Twitterī raksta, foršākais hipster pasākums. Un tur cilvēki maskās un atpūšās, un visiem patīk, un tas jau ir galvenais. Un nākamgad citu vidi mēs varam gaidīt? Grūti teikt. Jā, vēl nav beidzies šis pasākums, festivāls. Tad mēs domāsim. Es domāju, ka ir visas iespējas. Nesaki hopers, nevis pateicis hip-hop. Bet jūs vēlreiz būtu gatavis kaut ko tādu parakstīties? Jā, protams, bija smagi, bet smagi bija un ir, bet... Baigi vērtīgi, vai ne? Jā. Ko jūs šo dienu divas darāt? Ko mēs darām? Mēs darām visu kaut ko. Šeit ir dažādas iespējas tur ar vārdu spēlēm, jo ļoti taisa tāds teiciens. Un tad tur var vārdu spēles izspēlēt, salikt savu teicienu, tad uz rakstām mašīnas varēja vēl projām var patiesībā rakstīt ļudas stāstu. Tad tur grāmatās ir dažādi uzdevumi, tad mums bija dažādas filmas, mēs skatījāmies vienlaicīgi skatām. Vai šis ir Ļudai pirmais festivāls šovasar? Jā, šis ir mūsu pirmais festivāls. Un kā jūs vērtējat, kā jums patīk? Ir ritīgi forši, būtu ļoti, ļoti labi, ja nebūtu tas laiks tāds tranķīgs sanācis. Bet tā ir jauki, vakar vispār bija ļoti forši, kad bija tāds saulains un silts. Un nākamgad gaidīsiet citu vidi? Domāju, ka jā. Jā. Cita vide ir ideāls festivāls priekš jauniešiem, kuri vēlas atpūsties. Vislabāk man patīk festivālā tas, ka ir divas skatuves, ir daudz teltis, kur atpūsties. Ir Jāgara teltis divas. Ir divas lielās skatuves. Un tas, kad atpūšamies šajā atmosfērā, piemēram, Māma dabas telts. Jānis, es esmu no The Citizens un no Rīgas šoreiz. Un jūs jau esat nospēlējuši, tad kāds bija koncerts? Traki labi, ja godīgi jāsaka. Skatuve sabūvēt laba, kā no mūziķa sakot, cilvēki ir jautri. Viss notiek, viss lēnām notiek. Tieši tā, tieši apmēram tā arī jāsaka. Kā tu nonāci festivālā citu vide? Grupas nosaukums The Citizens, vai ne? Pilsētnieki. Mēs tā kā spēlējam tādu noskaņu mūziku vairāk vai mazāk. Tas ir kā mēģinām attēlot to, kas vairāk vai mazāk notiek pilsētā. Un
cita vide urbānais mežs. Cik mēs tā kā gribējām to meža daļu nedaudz piesātināt vairāk ar tādām pilsētas skaņām, tādu kārtīgu roku un patrakot šeit. Un kā tev šķiet, vai organizatoriem ir izdevies pilsētu ievest mežā? Mežu pilsētā? Es tagad tā skatot. Nē, es domāju, jā, viss kārtībā. Tā sajūta ir laba, jo ir cilvēki ar visām tām dzīvnieku maskām un tādām lietām. Un, pirms mums redzēja vienu puisi, kas bija ar lāču masku, kas staigāja arī kā lācis. Kas bija ļoti forša patiesībā, ļoti forša atmosfēra ir. Tā ļoti patīkami ir izdevies, pilnīgi noteikti ir izdevies. Un kā tev šķiet, vai cilvēki nav sabiedēti laikapstākļu dēļ, vai tas traucē, vai īstiem festivāla cilvēkiem tas neitrāli? Zin kā, ir viens galvenais ierocis, kurš tev ir, bet man šoreiz aizmirsās - gumijnieki. Es domāju, pagaidām viss ir kārtībā. Vēl ir agrs, vēl ir pulkstens tikai 7:30, tā kā es domāju, ka viss vēl notiek, viss vēl gatavojas tikai. Un kā tev šķiet, vai festivāls Cita vide savas ugunskristības būs izturējuši? Ugunskristības būs kaut kādas mācības, protams, arī, jo viss, protams, lieliski nav. Bet es domāju, kopumā ir ļoti labi. Pirmajai reizei ir ļoti labi. Ir ļoti pārdomāts, tas ir ļoti, ļoti jauki īstenībā šeit šīs teltis, un ļoti zina labāk. Tas bija vakar kronis īstenībā visam. Kā tu vērtēji pirmais gads veiksmīgi tātad iesoļojuši festivālu teritorijā? Īstenībā jā, ir ļoti pārdomāts tas, ka tā ir pēdējā nedēļas nogale. Ļoti daudz grib atpūsties tieši pirms skolas, pirms septembra. Tādā ziņā ļoti pārdomāts. Vienīgais ir cilvēkiem kaut kā, nezinu, vai neatbrauc, bet arī tas kaut kāds koncerts arī esot šajā laikā, tāpēc varbūt arī daudz nav. Un es redzu, tev ir kaut kas. Man ir šis. Tas ir mans 18. festivāls. Mans pilngadības. Un kā tu jūties 18. festivālā? Ak, Dievs, kā es to varēju vispār paspēt. Tas ir vienkārši... Bet tas ir skaisti. Tas ir tiešām skaisti. Prieks, ka 18. festivāls ir šeit. Mani sauc Ansis, es pārstāvu šodien Netīrās cilpas un Dirty Deal Audio. Mēs šodien spēlējam šajā festivālā. Pastāsti, kā tu nonāci festivālā Cita vide? Mēs pēdējo gadu esam diezgan aktīvi spēlējuši pasākumos un mūs tā uzaicināja šeit uzspēlēt. Un tad jau pagaidām vēl tā paknapi tā iet, bet es domāju, ka iekustēsies nedaudz festivāls un pavisam labi viss aizies. Jā. Es tā domāju. Un kā tev šeit patīk? Kāda atmosfēra? Kāda cilvēka? Man patīk. Jūs redzat, kāda mana maska ir. Es biju pats uztaisīt, izgriezt no kartona un sakrāsot. Nerunāsim par simbolismu, bet man ir tagad maska un es domāju, ka tas ir ļoti liels pluss šī pasākuma labā. Un kā tu esi redzējis daudz cilvēkus ar maskām? Ir atsaucība? Es esmu redzējis dažus cilvēkus ar maskām un ir tāda sajūta, ka tu esi tādā klubā ar maskām, ka tu jūs tā. Tas ir labi. Es domāju, ka tas ir neitrāli, bet man liekas, ka tas nav slikti noteikti. Jā. Un kā tev šķiet, vai festivāls Cita vide ugunskristības ir izturējis? Vēl bišķiņ par agru teikt. Vakardien mēs palaidām garām, bet es domāju, ka rītā noteikti būs skaidrs tas verdikts, vai ne, kā īsti tas ir gājis. Jo mēs šodien šeit vēl esam pavisam jauniņie un tāpēc grūti vēl tā pateikt, kā tas ir izgājis. Bet es domāju, ka viss ir brīnišķīgi. Kā tev šķiet, vai laikapstākļi nebiedē cilvēkus un mūziķus? Nedaudz bojā biedē mūziķis, jo mums vienu brīdi likās, ka līs lietus virsū uz aparatūras, bet to mēs ļoti veiksmīgi atrisinājām un es domāju, ka šobrīd neviens vairs no kā nebaidās šeit. Un mūsu raidījums sauc postskriptumu, un tad mēs reizēm lūdzam cilvēkiem, kurus intervējam, pateikt savu postskriptumu. Vai tu vari pateikt postskriptumu un tad, kas tev ir uz sirds? Postskriptumu. Skepsei nav nozīmes. Skepse ir lieka. Lieliski. Paldies tev. Tad lai jums labs koncerts. Paldies tev. Paldies.